Apzem tā kā paliek ausīs rītam, līdz tas atkal ir pa īstam. Kūlenis FM. Nemāci pieaugušiem bērniem kūleņus mest. Divi spīdeklīši mums ir studijā pievienojušies vienam, kas jau te spīdēja. Adelīna. Ak, tu, komplimenta diena. Pēc vakardienas es mācījies, ja? Ai, vakar es dikti izcēlos, un tad man Andrs Ergls samācīja, ka jābūt ir tomēr labam cilvēkam, jāsaka komplimenti ir gan kolēģiem, gan ciemiņiem. Bet tikai tad, ja no sirds. Un šodien pie mums divas tiešām brīnišķīgas dāmas, Krisi un Vultūra. Čau, labrīt! Labrīt! Nu, tāds kārtīgs pārsteigums no jums. Mēs izgājām no studijas, nezinot, kas Vultūrai būs klāt. Izrādās Krisi arī, hei! Man vispār brīdināja, ka būs šāds pārsteigums, bet es negaidīju šādu pārsteigumu. Jā, tas es neko daudz neteicu, lai nav pārāk daudz mājienu. Nu, kā man nesanāca ierasties toreiz, tad vajadzēja uztaisīt tādu mazo mēs tā ampelējamies, nekad vairs neaicināsim ciemos. Jā. Bet, Tā nebija starp citu, bet mēs vienkārši par to šoferīti domājām. Nu, vai tiešām tu māji ar roku un pabrauc gar degunu? Bija tā, ka mani vispār taksis aizveda uz vietu, kur ir bišķiņ tālāk no autoostas. Un tā bija mana kļūda. Es biju ielikusi to otru punktu kaut kādu, un man bija tieši kaut kāds 2-3 minūtes palikušas, bet man tās minūtes aizgāja skrienot visam apkārt. Un bija sanāk tieši 7 kaut kur 01, kaut kas tāds, un kāds, parasti jau tas autobus pagaida. Un es skrienu, vienkārši uz taksim sāku, viņš ir pie sarkanās gaismas, es saku, labi, laidiet man ārā te, es maucu skrienu, un tieši izgriežās tas autobus, un tas vīrietis pamanīja man jau rītīgi šitā viņam māju, un viņš tāds, bez mazliet, neko. Čau! Parāst plecs. Veiksmīgi diena! Tu centies! Jā. Centīsies nākamreiz. Tā arī beidzās tas stāsts. Bet varbūt tieši tā tam bija jānotiek, lai divas dāmas satiktos šeit. Jo tad mēs nebūtu te šādā sastāvā. Vai ne? Tu vari izbaudīt dāmu kompāniju un es pat nezinu, ar ko lai mēs sākam, bet tā kā jums ir kopdarbs un mēs gaidījām Vultūru šeit un tavu albumu gribam sveikt un tiešām paldies, priecājamies kopā ar tevi un mazu tādu atskatiņu arī prezentācijas pasākumā varējām redzēt. Es nezinu, kā salikt visu kopā, jo tev pēc debijas albuma arī diezgan sprēgi ir gājis, gan koncertēji te, gan arī ārpus Latvijas. Vai tu vari, cik iespējams apkopot to visu pieredzi, kā tu jūties vispār pēc tāda debijas? Pirmkārt, prieks būt pirmo reizi klātienē šeit. Tas ir jāsāk ar to, ka ļoti forši un ļoti sirsnīgi un forši ar Krisī būt šeit arī. Pēc debijas albuma, mums ir gājis ļoti, ļoti spraigi. Pirmkārt arī, protams, apbalvojumi, tie, kas zina, tie, kas nezina, tad tie ir zelta mikrofoni, gammas nominācija, koncerti, festivāli. To īstenībā ir diezgan sarežģīti visu uzņemt, tīpaši tādam tajā laikā vēl ļoti zaļam gurķim un jaunam māksliniekam, jo tad, kad es veidoju debijas albumu, es absolūti nedomāju par to, kur es ar to visu nonākšu. Man nebija nekādas ne stratēģijas, ne domas, nekā to vispār globāli pasniegt. Es vienkārši gribēju veidot mūziku. Un tad es satikos ar savu producentu Markona Records un mēs pieņēmām šo lielo lēmumu uztaisīt albumu pirmo tajā laikā un nedomājot baigi uz priekšu, kur tas varētu mūs aizvest, bet tas mūs aizved ļoti, ļoti tālu, līdz ar to bija ļoti stresaini tie gadi sākotnējie, bet bija, protams, ļoti, ļoti forši iesiltījām Hertz, pozitīvas, un tur vēl visādi brīnumi, tā kā, un īrija, arī uzstāšanās īrijā, tas gan pagājuši gadu bija, netik sen. Tas galīgi nav sen. Un pie tam, ka tas laiks skrien liekas tā un hop, hop, hop. Bet vai tu vari pastāstīt, varbūt tā kā tu arī teici, ka tu nezināji, kur vedīs, tu vienkārši darīji to, kas tev patīk un to, ko tu mīli darīt. Tas varbūt īstais veids, kā nonākt pie tādiem panākumiem. Es domāju, tas ir sākums. Tas ir, man liekas, tas ir primārais veids, kā nonākt pie panākumiem, pie skatuvēm, pie kontaktiem, pie draugiem uz mūžu, jo man šķiet, ja tu esi neīsts pret to, ko tu taisi, vai vispār neīsts globāli, tad nekur tālu tu netiksi. Man šķiet, tas patiesums pret sevi, patiesums pret klausītājiem ir šī svarīgākā šķautne mūzikā visdrīzāk. Un,
tā kā es sapratu, kad ir jāturpina, un tad jau pēc pāris gadiem ķēros jau pie otrā albuma. Un te nu mēs esam, jau prezentējot otru albumu un dažādas kopdarbus, tā kā tik tiešām ļoti raips tev tas ceļš, un man jautājums, pirms mēs pārējām pie jaunumiem, vai tev bija kādas ekspektācijas un realitāte mazliet citādi izrādījās visā vispār mūzikas lauciņā un pasaulē? Tā realitāte ir tāda, ka ir ļoti, ļoti jācīnās par sevi un savu vietu, bet, manuprāt, jo mazāk tu ekspektē, jo raibāk tava dzīve būs un vispār kā tu skaties uz lietām apkārt, jo man šķiet uzlikt savu ekspektācijas, un pēc tam, ja tu viņus nepiepildi, tad, man liekas, tu kā cilvēks sev iedzina kaut kādā stresā un pārāk lielās pārdomās par to, par ko īsti nevajadzētu tā domāt. Vajag darīt tā, es uzskatu, tev ir maksimāli jāizdara, cik tu spēj tajā mirklī, un jāpasaka savu paldies, un viss. Nevis domāt par to, kā es varēju konkrētajā mirklī darīt, piemēram, labāk, jo tā kā tu tajā mirklī izdarīji to, ko tu varēji izdarīt, vai ne? Tāpēc arī izdomāju, ka vēlos uztaisīt albuma prezentācijas pasākumu priekš mana jau otrā albuma ar nosaukumu Alegorija, jo es nebiju taisījusi pirmajam albumam, debijas albumam šo prezentācijas pasākumu. Man bija tāds, es gribu tā kā pamēģināt un es gribu saprast, kā tas ir. Uztaisīt to pasākumu un no laimes, protams, arī apraudājos, bet pats par sevi, protams, bija super, un tajā mirklī es uzskatu, ka es izdarīju maksimāli, cik es varēju izdarīt, un bija ļoti forši. Tu pat mācījies no kļūdām, tu pateici sev arī paldies. Jā, viennozīmīgi. Man liekas, rakstot pirmo albumu un atgriežoties tādā maz drusiņu pagātnē, jo rakstot pirmo albumu man bija kaut kāda, 21, tagad ir man 25 gadi, man liekas, tas ir pietiekoši ilgs laiks, kad tu kaut kur prātā, zemapziņā, pavisam noteikti audz, vai ne? Un tā starpība ar tiem domu graudiem, kur man bijuši kādreiz, ir pavisam citādāk nekā tagad. Tagad es jūtos pilnīgi citādāk, pilnīgi cits cilvēks ar pilnīgi citādākiem uzskatiem un redzējumu uz dzīvi un vispār uz skaņu celiņiem mūzikā kopsumā. Tev jāpastāst, jauns albums ir izdots Alegorija. Kāda ir tā tava sajūta šajā albumā? Ko tu vēlēs vairāk pastāstīt, ar ko dalīties? Īstenībā, kas ir mazliet interesanti, ka salīdzinot, piemēram, šos albumus, man patīk tos darbus salīdzināt, jo pirmais albums, Not Your Typical Fairy Tale, ir kā turpinājums Alegorijai. Tātad Alegorija ir albums pilnīgi viss izdots latviešu valodā, pirmais ir pilnīgi viss angļu valodā, atskaitot vienu dziesmu. Un interesanti ir tas, ka otrs albums skaņu celiņu ziņā, produkšanā ir tāds gaisīgāks, noslīpētāks un gaisīgāks, bet vārdu ziņā rakstot, viņš ir dusmīgāks par pirmo. Un tas, par ko man pašai ir prieks, ir tas, ka Vultūra kā personāžu es mēģinu atdalīt tā kā Anni no Vultūras. Vultūra, viņa ir ļoti tieša, viņa pasaka visu, kā ir, nevis kā nav, un tas manos tekstos ir visvairāk dzirdams, un sanāk tā, ka vienkārši augot, laikam paliku arī tiešāka, agresīvāka, un kaut kādas varbūt tās citas tematiskās šķautnes es ņēmu tādas vairāk pie sirsniņas. Bet tāpat laikā, ņemot vērā Alegorija literāro nosaukumu, ņemot vērā, ka tā ir pārnesta nozīme, tas ir vairāk kā tāds atgādinājums klausītājiem, ka klausītājiem nevajag paņemt visu tieši, bet paņemt drīzāk no albuma to, kas ar viņiem rezonē visvairāk, tā kā negluži uztvert personīgi to manu tiešumu, vai ne? Jā, un albumā ir divas fantastiskas arī sadarbības. Bija ļoti interesanti to visu konceptuāli likt kopā, atstājot elektronisko mūziku kā pamatšķautni, bet liekot arī klāt, piemēram, popmūzikas elementus un arī hip-hop elementus. Un tad un ir izveidojušās divas sadarbības kopā ar Patrišu un ar Krisiju, ar kuras man braukus kopā šeit pie jums. Un
Jā, un dziesma ar Krisi jau kaut kādu labu laiku atpakaļ ir izdota. Es īstenībā jau tad zināju, ka dziesma būs albumā, jo viņi vienkārši ļoti labi iet kopā ar to globāli, ar to visu konceptu, zinot to, ka vienkārši, ka Vultūra pat par sevi ir pēdiņās patentējusi šo žanru daudzveidību, un tad attiecīgi ar Krisī mums ir sanācis tāds melodiskais hip-hop gabals, un ar Patrišu ir sanācis elektronisks popmūzikas gabals. Tā kā tā, jā. Nu, jūs tur spēlējaties. Gan Jā. ar žanriem, gan ar vārdiem, gan ar tēmām, kas varbūt kādam mazliet kairina kaut ko. Jā, tas Vai ir ne? labi, bet tas ir labi. Man šķiet, ka tas ir labs veids, kā pievērst savai mūzikai uzmanību. Tas ir arī, pieņemsim, kaut vai ar Vultūras personāžu. Man patīk pievērst uzmanību arī vizuālai identitātei, jo, manuprāt, māksliniekam ir jābūt māksliniekam. Man svarīgi ir tas, ko es redzu uz skatuves, ka tas ir kaut kas interesants un tomēr, kad es redzu, ka tam ir veltīts laiks un jā, bet man ir prieks par meitenēm mūzikā globāli. Es zināju, ka arī uz šī albuma vēlos tikai sieviešu sadarbības, un man ir svarīgi tā kā celt šo latiņu sievišķo vēl vairāk un tālāk Latvijas mūzikas industrijā. Un arī pie visām iespējām ārpus tās. Bet tev sanāk, jo arī skatoties videoklipu, kur gan kopdarbā ar Patrišu bez kontrolas, Jā. tur man šķiet, es varētu arī visas savas draudzenes sasaukt, un mēs bez kontrolas, bez pienākumiem, bez vispār jebkādas domas galvā par ikdienas lietām, vienkārši čuf! Nu, es nezinu, vai Ferrari man piegādās kāds, ja? Kā jūs gadījumā, tur pareizi, Ferrari, mēs vēl Mārtiņu izjautājām aizkadrā, kas tā par mašīnu. Jā. Trāpījām bingo, ja? Jā, es dzirdēju precīzi vēl pie tam. Ferrari, tas Rosa. Jā, tieši tā. Ir Mārtiņa malacis, un es tev sveicienu arī nododam. Jā. Tā kā, tā videoklipi, sievišķais ļoti, ļoti svarīgi to visu parādīt. Es visiem pilnīgi saviem mūzikas videoklipiem esmu scenārija autori arī. Līdz ar to man ļoti, ļoti patīk pašai to visu likt kopā, līmēt un arī produkšanu veidot kopā ar saviem kolēģiem un palīdzēt arī citiem. Un ar Krisiju arī uzrakstīju scenāriju. Protams, tur negaida tik ļoti pēc plāna dziesmai Vīzija, kā bez kontrolas videoklipā, jo Vīzijai mums bija paredzēts. Tur savs stāsts mums sabruka mašīna. Tur arī vajadzēja būt mašīnai. Kas viņa bija? Kas mums ar mašīnām ir? Kaut kas ir. Mums ir mašīna. Nolaidi. Mums, kas tur precīzi bija, mums izslēdzās visus ceļa vidū, mums beidzās mašīna. Elektrība. Ģenerators kaut kāda vaina bija. Un mums jau... Mēs esam atraduši tos vēja parku. Jā. Generātoru laupītājs varbūt. Un mēs devāmies, uz kuriem mums bija jānokļūst kaut kur... Mēs braucām uz Aizkrauklas. Uz Aizkrauklu, mēs Koknesē apstājāmies. Un... Koknes ir Aizkrauklas virzienā? Jā? Nē, uz Koknes lielceļa. Man liekas. Un tur arī klips beidzās. Koknes šosei. Es biju pie stūras. Un mēs vēl kavējāmies. Tas, tā, drusiņi tā. Vispār mēs jau mūziķi nekavējam. Vispārēji ir agrāk vienkārši ieradušies. Viss ir nepacietīgi. un tur tā mēs jau tā braucam un pēkšņi viss. Un ceļš līdz Aizkrauklē vēl diezgan tāls. Kaut kā mēs beigās izķeparojāmies. Mums atbrauc pakaļ, bet nācās improvizēt. Nācās būtībā mēs pārtaisījām scenāriju reāli laikā, un tas ir diezgan traki, jo jāpiemina divas lietas. Mašīna, kas sabruka, bija Hammers. Tātad vispār globāli ar Hammeru braukt, uz kaut kādu Aizkraukli. Pirmā lieta. Otrā lieta bija -15 grādi. Mēs filmējām videoklipu ziemā, un bija 2 dienas pēc kārtas jāfilmē, jo tur dalījās scenārijas. Abās dienās mēs pārsalām, un pēc tam jau mēs arī saslimām. Visi komanda saslim, bet tas rezultāts, protams, super. Bija tā vērts. Man vēl ir video, kur mēs esam tajā futbola laukumā Aizkrauklē, un ārā tiešām ir, nakts jau ir. Es filmēju video, kur mums vēl make-up artisti arī liek mums make-up, un viņi nevar uzlikt, jo man lūpas ir sasalušas vienkārši. Stilais efekts. Man liekas, viss tev tur tā kā baltā krāsā, jo bija kaut kas tur palicis
diezgan Tik smieklīgi. seriāli izskatījās tas viss, bet ar Vulturu vienmēr prieks bija strādāt kopā, un tad, kad viņi iedomājās arī pasaukt mani pie šīs dziesmas, tad man vispār nebija nekādu šaubu, jo īstenībā kad mēs pirmo reizi satikāmies, mums jau bija tā doma par, taisam kaut ko, bet tas diezgan ilgi ievilkās, kaut kādus 2 gadus, man liekas, līdz mēs kaut ko īstenībā uztaisījām. Un, par cik viņai fantastiski izdodas rakstīt gan scenārijus, gan izdomāt visu plānu, un vienkārši viņa ir ļoti foršs cilvēks, ar ko sadarboties. Saku komplimentu dienu šodien. Šodien ir kompliments diena, un vajag kompliments teikt cilvēkiem, ja mēs tā jūtamies viens par otru, un tāpēc, liels prieks būt ar viņu šeit arī šodien kopā. Kā jūs sapazināties, iesākāt tāds klausītāju jautājums? Kā jūs vispār iesākāt sadarbību? Mēs iepazināmies, tas bija kas pa gadu, 21. vai 22? 22. gads, bet tas stāsts ir interesants, un tad tam bija jānotiek. Tas bija tusiņu ietvaros, bet mums bija tusiņš katrai savā galā, bet mēs satikāmies vienu vietu. Vidusceļā. Starp tusiņiem. Pie brīvības pieminekļa. Pie laimes pulksteņa. Tas bija Rīgā, tas bija Tallinas kvartālā, un man bija tāda situācija, kad man bija somiņa kaut kur pazudus, un es gāju pie bārmeņa prasīt, vai gadījumā nav. Un kamēr viņš tur kaut ko meklējās, es pagriežos, un es ieraugu Anniju, un viņa bija ar vienu reperu Goču. Ar Goču nodu šautauts Džeki. Jā, un es atpazinu tā kā Goču, bet es arī zināju, kas ir Anija, jo mēs vienu otrai internetā tur, kā viens otru atpazīstam mūziķu. Viņa ir īpasto manas dziesmas. Jā, vispār pirms iepazināmies, jo man tiešām ļoti patika. Un tad viss, mēs kaut kā liktenis mūs saved tieši kopā, un tad mēs visu nakti nopļāpājām un pat aizbraucām kopā uz vienu galu, jo man tur bija jānokļūst turpat, kur viņai. Un tā tas viss sākās ļoti organiski, dabiski un maģiski. Man kaut kā patīk, ka jaunie mūziķi to komunu veido un arī tālāk redz, tu dalies, tev patīk, tu padalies, nav tāds, to man konkurents tagad. Vispār nejūt šo, un man tas tik ļoti uzrunā un patīk, un arī, kā tu minēji, dāmas pievienojas, jūs draudzējaties, jūs kopā muzicējat, kāpēc viens skatos, repat piedzīvojumu, un tas labi sasauc ar to tavu, ka nevajag iespējams tās ekspektācijas dot, tāpat arī varbūt nevajag vīzijas, brīžiem scenārijiem. Viss vienkārši saliekas, kā jābūt. Tā ir jūsu tikšanās, tā ir albums, video klipu filmēšana. Tā kā es esmu iedvesmot vienkārši dzīvot. Tieši tā arī vajag. Labi, dāmas, es domāju, ka tad ko mēs klausamies? Vīzija vai bez kontrols? Var abas dziesmas? Var abas, var jau, kāpēc ne? Dāmas pēc mums. Liekam abas, jo arī par godu Patrišai. Noteikti. Par godu Patrišai arī bez kontrols būtu feina uzlikt, un Vīziju arī par godu Krisī, par godu manām meitenēm, lai skan abas. Zini kā, popūrīs mums šodien bija par godu Raimondiem. Un sākam ar to dziesmu, kur visi izpildītāji uz vietas. Tad mums, sākam ar Vīziju. Tad mums dāma popūrīs. Paldies, ka atbraucāt te. Forši, ka autobus nepabrauc ar degunu, ja? Šoreiz vislaicīgi. Īstais taksists bija, vai ne? Arī faktiski. Aizbrauc priekšā un nobloķē vienkārši izēju. Bet kur tiekamies koncertos? Labi, prezentācijas, koncerts viss jau bija. Jā. Mēs esam sabūkojušies, bet mēs gaidām, kad organizatori oficiāli izziņos informāciju, bet to kas būs, tā kā pirmā izziņošana būs jau maijā, pavisam drīz, un es domāju, ka jums ļoti, ļoti patiks. Tāpēc sakojiet līdzi It's Vultura, attiecīgi visos sociālos, un tur jau jūs redzēsiet. Tātad vasara būs gara un karsta. Tieši tā. Notikumiem pilna. Paldies, dāmas! Paldies! Tiekamies ēterā un koncertos. Radio Viļņos. Un Radio Viļņos. Čau. Acis vaļā, visu redzu 3D. Man vīzija, cik spoža vajag.